Ir F1 sezonas pēdējā sacīkste, un mums ir čempiona titula kauja. Vai jūs tam esat gatavi? Un sezonas finālu mēs sagaidām Abu Dabī trasē. Ziemīšu dāvana, PR izklaide pie mums. Trase ir manās acīs. Izmaiņas, kas bija veiktas samērā nesen, nāca pa labu, bet tik un tā Visas apdzīšanas būs tajās garajās DRS taisnēs un līkumos pirms un pēc tā. Tā kā šajās vietās mēs visu darām, un tad tā vidussekcijai mēs vienkārši gaidām. Tad es nebūšu spožās sajūtās par pašu trasi. Pašu trasi, tā viesnīca sāka smuka, bet tas, kāda ir trase, neierobežo to, ka mums ir gaidāma liela cīņa nedēļas nogalē. Tad Norris vēl projām ir vadībā, bet Piastri ir pietuvojies. Bet reiz 2, jo Max ir pietuvojies krietni vairāk nekā viņi gaidīja Katārā. Nezinu, vai McLarenam kaut kas ir vēl palicis pāri no kājām pēc tā, cik daudz reizes viņi tur sev iešāvuši. Viņi uztaisīja ātrāko mašīnu, ir 2 ļoti ātri braucēji. Norrisam titula cīņā šis ir, manuprāt, stabilākais gads bijis. Tas ir arī iemesls, kāpēc viņš ir kopērtējuma vadībā. Es agrāk saskatīju Piastrī kaut kādus vājos punktus, kaut kādas problēmas, kas viņam ir, bet tagad viņš arvien vairāk un vairāk tās izlīdzina, un viņš kļūst par absolūta līmeņa braucēju. Un viņš ir parādījis, tad, ka viņš ir formā, viņš ir viens no labākajiem pasaulē. Jau kādu laiku apakaļ cīņai jau vajadzēja palikt starp viņiem abiem, bet visādas mazas McLaren komandas kļūdas, plus tās, ka Red Bull uztaisīja primā formulu priekš Verstapena, nozīmē, ka pēdējo gadu čempions vēl joprojām aizstāv savu numur 1 skaitli. Bet tas ir bijis tik dīvaini, mēs skatījāmies, kā 4-kārtējs pasaules čempions ir bijis tajā iedzinēja lomā un darījis to perfekti. Kopš vasaras pārtraukuma Max Verstapens ir maksimalizējis katru savu sacīksti. Es tikko pateicu, Verstapens ir maksimalizējis. Tad kurš uzvarēs? Es nezinu. Es pat negribu spekulēt. Fiksi pārskriesim pāri otrajām lielajām ziņām. Yuki Tsunoda nebūs nākamgad galvenajā F1 komandā. Galvenajā Red Bull komandā brauks Verstapens un Hadžārs, kamēr V-karbā brauks Lawsons un Lindblads. Tad īsi pirms pēdējā jautājuma, paldies, kas skatījāties. Tie, kas skatījās 2 gadus muldu pa pirmo formulu kameras priekšā, pāri 20, jebkuram, kas paprasa man par kaut ko. Viņa grib skatīties labā atmosfērā kopā ar citiem faniem. F1 līdzekļu klubs veido pasākumu Rīgā, Akropolē. Es diemžēl netieku, es pat sacīksti nedabūju skatīties tiešraidē. Un ja kāds no jums spoilos man sacīksti, es rakstīšu dusmīgu vēstuli Rinkēvičam. Tad pēdējo reizi šo sezonu, kas uzvarēs un kas kļūs par čempionu. Ieraksti komentāros.